Ir 1913. gads, ceturtdienas rīts. Esmu pamodies, un man prātā iešausies fantastiska ideja. Mēs, Valmieras vecpuiši, varētu pārpirkt Lilijas dārzu un izveidot to par ideālu atpūtas vietu valmieriešiem. Lai iegūtu šo zemi, mums katram vajadzētu ziedot 1000 rubļu. Mūsu biedrības galvenais noteikums ir tāds, ka mums visiem uz mūžu ir jāpaliek par vecpuišiem. Bet dzīvē ne viss iet tik gludi, kā sākotnēji plānots. Mīlestība bija vienīgā, kas spēja izjaukt mūsu vienošanos. Gan Mēnekam, gan Akmentiņam, gan Eliasam drīzēm parādījās mīļotās sievietes, un tie visi iekuģoja laulības ostā. Pēcāk tiem sekoja Gūbiņš un Lācers. Tādējādi mani Georgu Apinu atstāt par vienīgo Valmieras vecpuisi. Šī vieta ir mūsu novada dārgums. Tā ir liela loma Latvijas vēsturē. Tieši Georga Apiņa viltības dēļ 1918. gada 18. novembrī pirmo reizi Valmierā tika pacelts valsts karogs, kā arī pirmo reizi atskanēja valsts himna Dievs svētī Latviju. Tieši šī drosminieka dēļ vecpuišu parks ir palicis valmieriešu sirdīs.